Šodien raidījumā redzēsiet, dodamies pa pēdām mamutam un video magnetofonu remonts. Varbūt mēs viņam jau mainīt tās lomās, un viņš tika ko mūsu. Meklē tādas kā rampas, lai varētu taisīt tādu kā vālrunu. Viņš arī pa naktīm bieži vien pazūd. Jā, es esmu redzējis. Es domāju, ka mēs esam nonākuši tuvu mājā. Es redzējis, kā viņš pazūd, ieliek durvi. Te var redzēt tiešām skaidrs, ka šeit kāds dzīvokļu laikam. Te ir pat televizors. Nedaudz bojāts, bet te viņš ir. Re, kur viņš ir? Es ir redzu. Es cenšos jums parādīt viņu. Es zināju, ka mēs esam tuvu pie viņa. To tu nevar viņu redzēt ar poki. Es redzu. Jāpievēlās tuvāk, bet mēs nedrīkstam tik pamanīt, jo ja viņu sabaid, viņš var tiešām kļūt nekontrolējams. Ja viņš mums pamanīs, viņš mums metīs ar saviem sūdiem. Viņš jau uz kāpju. Es diemžēl nevaru jums parādīt, man ļoti žēl. Es mēģināšu pieeja tuvāk. Klusuls ir mans otrais vārds. Viņš sēž. Viņš pamanīja? Nē, viņš te ir bijis arī šeit augšā. Tad mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Viņš ir atstājis pēdas aiz sevi. Es arī nelīdz. Noslējā. Šādam kārspēles spēlē viens pats. Viņš šobrīd ir mums pakaļ. Viņš laikam domā, ka mēs... Viņš jau nojauš, ka mēs tā esam. Jā. Mums ir iespēja no... Es domāju, viņa prātspējas nav pietiekoši, lai mūs pamanītu. Bet, tomēr jābūt diezgan uzmanīgiem. Viņš kā bija augšā. Tas mums jau būs vēl ideālāk skatu punkts. Jānis paliek augšā vērot. Davai, ātri. Davai. Viņš šeit mums neievēroja. Viņš skatās. Tas nav droši. Būtu ir pilna ar toksīniem. Un viens viņa kodiens var nogalināt. Vai arī tādēļ var nākties amputēt tev kāju. Šeit viņš izmēģina jaunas kustības. Ko viņš dara? Es nesaprotu. Tas kaut kāds rituāls satanists. Iespējams, viņš ļoti daudz laika pavada ārpus mājas. Un pie slājera tādu savu aparatūru. Viņš atkal rāda savu pakaļ. Tas tiešām sāk kļūt bailīgi. Viņš atkal uzstāda savas tehnoloģijas, lai... Es nezinu, ko viņš dara.
Viņš jau labi filmē. Viņš dīvains. Kas tu? Viņš ieskatās to, ko viņš ir. Ko tu mūli?